mūsu pašaudzēto pārtiku vajadzētu ēst tāpēc, ka, ja es nopirkšu no kaimiņu olas, tad viņam būs nauda. Viņš nāks pie manis zupu pasūtīs. Ja es pie otra kaimiņa kaut ko nopirkšu, viņam arī paliks vairāk nauda. Un ja mēs atbalstīsim viens otru, mēs vienkārši paliksim turīgāki. Daudzās diskusijas ir iekustinājušas un iedrošinājušas vietējās kopienas runāt par vietējo produktu, par to apjomu palielināšanu un arī iekļaušanu vietējā ēdināšanā. Zaļajā publiskajā iepirkumā, kas ir pašvaldības un valsts veidoti iepirkumi. Parasti visbiežāk mēs runājam par ēdināšanu skolās, par to, ko ēdīs mūsu bērni vai mūsu bērni ēdīs vietējo produktu, jo tā ir lielākā grupa, kam tiek veikts pārtikas iepirkums Latvijā. Mēs esam iekustinājuši, kā saka, ar Citīs projektu tādas lietas kā skolēnu tāda iepazīstināšana ar pārtikas izcelsmi, kā tā rodas. Otrs, tie ir mūsu apaļie galdi, ko mēs izveidojām Vidzemē, kur tika pulcināti šie te cilvēki ieinteresētās personas, kas ir tiešā veidā saistītas ar pārtikas sistēmu. Un trešais ir nacionālais līmenis, kur mēs strādājam kopā ar valsts iestādēm, kas ir tieši saistīts ar pārtikas sistēmu. Aizbraucām uz Somiju, pieredzes apmaiņā, un atbraucot atpakaļ tika izveidotas darba grupas, kuri strādāja tālāk ar informatīvā ziņojuma izveidi par pārtikas sistēmas pilnveidošanu skolās, izglītības iestādēs. Tātad 3 lietas – izglītība, sadarbība un pamata izveidi tālākai izaugsmē.